caur šīm bailēm kļūdīties, tev ir iespējams vairāk piedomāt, vairāk tam pievērst uzmanību. Šis ir podcasts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Bet par kļūdām runājot, mums ir jāatvainojas, ka šajā epizodē ir pāris tehniskas kļūmītes saistībā ar skaņu, bet mēs ceram, ka tas tāpat netraucēs jums baudīt šo epizodi. Sveiciens visiem klausītājiem un skatītājiem. Šodien pie mums ir Vilhelms Karlsons, kurš ir pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris, kas brīvajā laikā nodarbojas ar mūziku, japāņu valodas apguvi, rāmenu gatavošanu un cīņas sportu. Un man ir paveicies, ka es varu teikt, ka viņš ir arī mans partneris, kurš man dienā arī palīdz saņemties drosmi uzdrīkstēties. Jā, paldies, ka esi šeit, ka esi atnācis. Paldies, ka uzaicināji. Nu, jā, tev nebija izvēles. Nē. Bet, jā, runājot par tevi, pastāsti man, kā tu nonāci līdz šim momentam, kur tevi var dēvēt par šo visu, ko es pirms tam nosaucu, un, jā, multimākslinieku. Ja tā drīkst teikt. Man liekas, ka drīkst teikt, kā vien pašam gribās. Man pašam es cenšos kaut kā izvairīties no dažādām kaut kādām frāzēm vai tituliem lielākoties, tāpēc, ka manā galvā visādi tituli ir tur kaut kas augstāks par to, ko es daru, bet es esmu nonācis pie tā, ko es daru, darot. Būtībā atrodot dažādas lietas, kas man interesē, kas izsens ir bijusi pasākumu vadīšana, būt uz skatuves, performēt, darīt, runāt, tāpat mūzika un vienkārši kaut kā, man liekas, organiski no vienas lietas pie nākamās ejot. Bet, jā, ņemot vērā, ka vienā no intervijām tu esi teicis, ka tu biji maziņš, tu gribēji būt vai nu miskastnieks vai policists, kaut kā tu aizgājis bišķiņ citā virzienā, un kurā momentā pie tevis atnāca tieši šis pasākumu vadīšanas aspekts? Kodīgi tas visticamākais bija vidusskolā, kad es biju tāds diezgan necītīgākais no vidusskolāniem. Es katru dienu biju skolā, bet bieži vien nebiju uz stundām un vienkārši sēdēju gaitenī un vai nu tur lasīju, vai ideālā gadījumā runājos ar kādu, kuriem vai nu tajā brīdī stundas izkrita, vai nezinu, kāds, kas arī izdomāja neiet, tāpēc, ka kontroldarbs, kam nav gatavojies vai kā. Un laiku pa laikam, dienu pa dienām kaut kā iemanījos atrast visādas lietas iekš skolas, kas mani uzrunā. Un bieži vien cenšoties arī kaut kā ekscentriski dzīvot un interaktot, miedarboties ar citiem cilvēkiem. Kaut kas man ieteica, bet kā būtu tur, ja tu novadītu Ziemassvētku balli? Kā būtu tur, ja mums bija ZPD vietā iespējams taisīt skolā pasākumu, un mēs ar vienu klases biedru izdomājām, ka būtu vajag forši uztaisīt absurdāko pasākumu, ko mēs varam, bet tādu ļoti, ļoti lielā skalā priekš vidusskolas. Un mēs uztaisījām īkšķu cīņu turnīru. Ar promo video materiāliem, ar milzīgu plakātu skolas vidū, ar tur gaismām, visu kaut ko. Tā tiešām pārspīlēti lielu priekš tās skalas. Un tas man kaut kā arī aizrāva. Paņemt, un mēs arī bijām saģērbušies ļoti nopietni uzvalkā, un tur gandrīz vai tā kā boksa ringa tiesneši prezentējām to visu pasākumu. Un tā no viena pasākuma uz citu iekš skolas, tad caur kaut kādām Rīgas pilsētu skolānu domēm tur tika Mēs ar tevi vadījām vienu pasākumu, kaut kad sen arī vidusskolas laikos. Rīgas skolānu domēji un vēl kaut kas un tā.
pa brīdi, nu, bišķiņ augot, tas tā nonāca līdz tālāk Ghetto Games, tad, un tā pa bišķiņam vienkārši kaut kādam uzņēmumam tur vajag kaut ko vadīt, un viņi iesaka mani vēl kaut kādam pazīstamam, tā tas nonāk līdz kaut kādām aģentūrām, kuras tālāk piedāvā mani kā pasākumu vadītāju dažādiem pasākumiem. Tā tas ļoti organiski kaut kā attīstījās. Ok, bet tad būtībā pats sākums bija tieši īkšķu cīņu sacensības. Es nezinu, vai pats sāk, bet nu, kaut to varētu dēvēt kā tādu pašu Vai sākumu. tu arī esi ļoti labs īkšķu cīņu spēlē? Nē, sacensībās nezinu, kā to nosaukt. Nē. Es... Labi, patestējam. 3, 2, 1. Tu man ļāvi? Protams. Paldies. Labi, bet labi par šo vadīšanu ir skaidrs, bet cik es zinu, tu esi arī kādu laiku uzsācis studijas, bet tu nepabeidzi, ja izvēlējies neturpināt. Kā, no manas skatu punkta mēs esam arī par to runājuši citā vidē, bet tas ir ļoti drosmīgi, jo ir tas milzīgais spiediens, ka visi kaut kādā vecumā studē, un es nezinu, vai tas vēl aizvien ir mūsdienās jauniešiem, bet tajā laikā, man liekas, ka visi izjūt kaut kādu spiedienu, kad ir jābūt tajā studiju apritē, vai tu to jūti, vai tev tas nebija tā, un tu jau zināji vienkārši, ka tu gribi kaut ko citu darīt. Tu saki, drosmīgi ir kaut kā pamest to video un iet citur? Es nezinu, vai es līdz galam piekrītu. Man katrā ziņā es to neredzēju kā tādu drosmi. Priekš manis tas vairāk bija kā tāds... Es neredzēju, kā tam līdz galam atvēlēt laiku, un vienlaikus tur noteikti spēlēja lomu arī kaut kāds slinkums. Es nostudēju, man liekas, gadu filozofos, kur studijas bija foršas, pie atsevišķiem pasniedzējiem. Bija atsevišķi pasniedzēji, kur man tiešām ļoti ieinteresēja un bija ļoti forši, bet pie atsevišķiem pasniedzējiem, kur tēmas bija, teiksim, par seno Grieķiju un seno Grieķiju reliģiju un tas pati tēma varbūt ir interesanta, bet ja tā tiek pasniegta vai kulturoloģija, ja tā tiek pasniegta ārkārtīgi tā liekani, man bija ļoti grūti sevi izspiest tam cauri. Un paralēli uzsākot studijas, strādājot arī vienā bārā un arī kā pavāra palīgs, man ieinteresēja aizvien vairāk kulinārija. Līdz ar to es paralēli studijām izdomāju, ka būtu interesanti pamācīties kaut ko par to vairāk. Un tad es nonācu tādā vienā foršā, jau izčābējušā restorānā 3 Vecrīgā, kur es vienkārši sarunāju, ka es varu iet pie viņiem savā brīvajā laikā un strādāt maiņas, bez maksas mācīties, kāda ir restorāna vide, ko nozīmē tur strādāt. Un tas paņēma lielu laiku, paralēli sākās mans kaut kāds ceļš arī iekš Ghetto Games, taisīt video, braukt kaut kādus pasākumus, es tajā laikā vēl viņiem nevadīju, bet taisīt kaut kādu saturu. Un tas viss paralēli darbam kaut kādam un paralēli studijām. Un kaut kam no tā bija jākrīt kaut kādā vienā brīdī nost. Un, ja es nevarēju sevi piespiest uzrakstīt tos pāris papīrus vai izlasīt, pievērst gana lielu uzmanību, tad priekš manis kaut kā universitāte atkrita. Bet es nezinu, vai tā bija drosme, manuprāt, es joprojām to kaut kādā veidā noveļu uz tādu slinkumu vai neizdarību no manas puses. Jo lielā mērā iemesls, kāpēc es arī beidzu studijas, bija tāpēc, ka es nevarēju kaut kā atrast sevi to enerģiju un spēku uzrakstīt burtiski līdz galam vienu referātu. Un tad es kaut ko tur saskribelēju un pasniedzējs pieņēma, ka tas ir plaģijāts, un tas bija šausmīgs darbs. Ielika man viens, un arī tāpēc, ka es nebiju bijis uz kaut kādām tur lekcijām vai arī mutvārdu eksāmenā nebiju performējis izcili. Un viņš teica,
ja tu gribi pabeigt šo kursu, tev ir visi darbi jāuzraksta no jauna. Wow. Un to es neizdarīju. Okay, bet vai tagad, šodienas skatoties, vai tev ir sajūta, ka tā bija kļūda, ka tu to tad atmeti, vai tāds, dzīvē tā notiek? Es nezinu, vai kļūda. Grūti skatīties. Grūti tā reflektēt par to. Lielā mērā, ja es būtu tur palicis, mana dzīve gan jau ka būtu tagad pilnīgi citāda. Bet, jā, ņemot vērā, ka man apkārt cilvēki ir ļoti spēcīgi, akadēmiski un ar dažādiem grādiem, tad tas vienmēr ir bijis kaut kāds tāds, aktu neizdarītājs. Bet, to jau vienmēr var izdarīt, jā, protams, ko mēs varam. Par smadzeņu ķirurgu arī gan jau vēl tādā, tas var paspēt izmācīt. Jā, easy. Bet ir daļa, kas tevi zina kā Karlo D. Un kurā momentā šis tavs aspekts ienāca tavā dzīvē un kāpēc tieši ar šādu nosaukumu? Tas ienāca klausoties hip-hopu skolā, jau kaut kādā, nezinu, tur 8. 9. klasē es sāku rakstīt kaut kādus tur savus tekstus. Tajos gaitiņos, kur tu sēdēji, kad negāji? Nē, vēl pirms. Un, protams, angliski, jo man likās, ka, elementāri es tur izsitīšos visu cauri. Un Tupaks iedvesmoja man, jo es arī nāku no Teikas ielām. Un tad es arī varu, man arī ir ko pateikt par to. Bet tas viss ļoti, ļoti ilgi vienkārši palika pie tādas rakstīšanas. Tur varbūt bija visādas bailes kļūdīties. Jo bija kaut kādi pāris cilvēki tajā laikā arī ļoti jauni, kaut kāda 8. 9. klase, kas izlaida kaut kādas dziesmas ārā. Un lielākajai daļai, nezinu, manu draugu vai manu apkārtējo cilvēku bija tāds, ak, Dievs, paskaties, kā viņam nesanāk. Un tas izklausās tik šausmīgi, un tad tu klausies, un jā, īstenībā tas izklausās šausmīgi. Kur ir garants, ka man neizklausīsies šausmīgi? Jā. Un tad tur bija, tad vajadzēja kaut kā ilgi saņemties. Un es ļoti ilgi, brīdī, kad es saprotu, ka es kurā gadījumā to kaut kad izdarīšu, atliekot to pa gadiem un gadiem, man bija ļoti grūti atrast kaut kādu savu vārdu. Pie Karlo D. es nonācu pārlasoties un nepareizi izlasot Camus grāmatu The Plague, jo man bija tāds Albert the Camus Plague. Man bija tāds, Camus Plague. Un es domāju, wow, Albert the, tas ir cilvēks, kas iemācījās savu tiešām interesants vārds, interesants autoru vārds, nostādījums, ka viņš var būt jebkas. Un tad viena meitene pateica, ka Vilhelm vienkārši nemāk lasīt, tur ir šitā tam jālas. Bet pasties arī no detektora efekta. Tas bija ļoti forši. Bet pašu mūziku es aizsāku, jo man ļoti patika, man joprojām patīk, bet patika saiferi, kā hip-hop izpausmes veids, kas ir vairāki cilvēki sanāk tādā unikālā performancē, katrs uz viena instrumentālu pavadījumu noskaita tur 16 vai 32 rindas, kas varbūt mazākā dziesma, bet vairāk tāds kaut kāds kopīga rīmju rečetēšana. Un tajā laikā Latvijā baigi nebija daudz tādi. Un tad ar geto starpniecības izveidoju tādu un pats arī sevi pieteicu. Un bija īstenībā tas ir tāds, atskatoties tāds baigais prieks, ka tas sanāca. Jo es tajā laikā tāds vispār necik nezināms, nevarēju sadošoties uztaisīt dziesmu, bet kaut kā varbūt ar to geto vārda aizmuguri sanāca sarunāt gan Edavārdus, gan Ansi, gan Fanķiku, gan Jāni Krīvēnu, tajā laikā vēl Aleksu Dinamo, pirms viņš vairāk bija iesaistījies ar Singapūras satīnu un arī DJ Get Dizzy. Un tad es pieļauju, ka tad bija satraukums nekā būt starp šiem cilvēkiem. Vai ir kaut kādā ziņā vieglāk, ka tavs, nezinu, tas laikam tavs skatuves vārds, ka tas nav tavs īstais vārds, tur Vilhelms Karlsons, bet ka tas ir Karlo D?
Priekš manis laikam to man ir vieglāk nodalīt, ka tā ir viena kaut kāda daļa manas dzīves, tad ir Vilhelms Karlsons, kas vada pasākumus un nodarbojas ar vēl visādu random lietu darīšanu. Tas priekš manis vienkārši iedod tādu skaidrāku nodalījumu. Jā. Okay, bet sajūta līmenī tu tāpat piedzīvo visu. Protams, dienas beigās tas ir viens un tas pats cilvēks. Vēl nē, bet laika vēl ir gana. Okay, bet par vēl kaut kā tavu aspektu, jeb improvizācijas pusi. Jā, kādu lomu improvizācija kā māksla tavā dzīvē šobrīd spēlē un ir spēlējusi, un varbūt kā šis arī tev palīdz ikdienā, nezinu, saņemties kaut kādu drosmi, varbūt vispār nepalīdz? Tas ir spēlējis lielu lomu aiz intereses. To es daru no kaut kāda, man liekas, 16. 17. gada. Aiz tā, ka man ļoti patika aktieru spēle, un mēs gājām sen atpakaļ uz artišoku izrādēm pēc skolas. Viņš notika Dad kafē uz Miera ielas, un tur bija vairāk improvizatori, tā skaitā Edgars Bāliņš, kas likās ārkārtīgi smieklīgi, un kā viņi spēja no nulles kaut ko izdarīt, un tas man iedvesmoja kaut kā arī to pamēģināt. Tas sākās jau kaut kādā 16. 17. gadā. Laikā, kad es vēl gribēju, es mēģināju iestāties aktieru skolā Anglijā. Neveiksmīgi tas arī man nesanāca. Bet tad improvizācija kaut kā palika kā medijs, caur ko es varu kaut kādu aktieru spēli veikt. Un tas bija jautri, tas joprojām ir jautri. Tas ir, vēl šovakar es došos, šobrīd tas lielākoties improvizācija man šobrīd dzīvē ir caur Shitty Dinneru, kas ir koncepta izrāde, trīs ēdieni, kas tiek pasniegti labā restorānā, un visi, kas pasniedz šos ēdienus, ir improvizatori, attiecīgi darot lietas kardināli pretēji tam, kā tas būtu pieņemams labā restorānā. Un tur lielākoties ir improvizācija, kas ir 1 pret 1 ar klātesošo cilvēku, runājot, ampelējoties, augstoties. Bet ir arī visādas citādas kaut kādas atsevišķas izrādes. Vai ne izrādes, bet vairāk ar kaut kādiem pasākumiem. Jā, tāda sajūta, ka arī šis Shitty Dinner ir kā koncepts, kur vajag kļūdīties, kur tas pat ir vēlams. Un, protams, tas tāpat ir ar kaut kādu, tā teikt, profesionalitāti, lai tas nav pilnīgā hausā, bet jā, varbūt tur pat tas pareizums būtu tieši tas, ko tu negribi. Bet vai ir kāds, nezinu, vingrinājums no improvizācijas teātra vai kaut kas, ko, nezinu, cilvēks var patrenēties mājās, kur viņam būtu, ja viņam ir grūtības tur kaut kā pieļaut kļūdas publiski vai ko viņš var paspēlēt ar draugiem un tad varbūt uzskačāt kaut kādu, nezinu, barjeru, kad ir ok kļūdīties. Ja tas ir solo vienam pašam mājās. Ja tas ir viens, ja jūs esat divi vai komanda. Jā, burtiski. Ja tu esi viens pats, man liekas, ir forši vienkārši dabūt kaut kādu ritmu un uz ritmu saukt asociācijas pašam priekš sevis, kas iekurbulē kaut kādu domāšanu. Tas ir arī kaut kas, ko mēs bieži vien darām pirms kaut kādām izrādēm. Ja ir ar vairākiem cilvēkiem, kas man ļoti patīk, ir sēdēt uz dīvāna un pa abiem veidot kaut kādu stāstu, pat varbūt ne stāstu, bet visu laiku papildinot bezgalīgi uz priekšu kaut kādu tādu domu. Teiksim, caur piekrišanas, caur tādu, kas viens ir no pamatprincipiem improvizācijas teātrī, ir tā saucamais jā un, kas sevī varbūt nevienmēr nepieciešami ietver tieši nepieciešama piekrišana, bet akceptēšanu tai idejai, kas izskan. Līdz ar to šis jā un var būt arī nē, bet. Bet lielākoties caur tādu jā un veidot stāstu, kā tur, nezinu. Ak, mans Dievs, vai tu dzirdēji, kā Nacionālajā muzejā tur nozaga milzīgu dimantu? Jā, un tam dimantam pareizi, viņam taču vēsture ir no 1634. kad Francis Viljams I viņu
izkala no zemes. Un Francim Viljamam taču arī sieva viņu krāp bēdīgi slaveni. Un tur šādi veidot vienkārši bezgalīgi uz priekšu stāstu. Galvenais neapstājoties. Okay. Jā, tas skan pēc tiešām kaut kā, ko... Nu, es arī bišķiņu varbūt paiezi improvizācijām arī to mēs darām. Un to ļoti var just, ka tu ļoti gribi kaut kādā ziņā reizēm noliegt tieši. Un ka tas tevi salauž, jo tev ir jāpielāgojas. Jo tev man liekas, ka jo īpaši sākumā, kad tu sāc improvizāciju, tev gribas kontrolēt to situāciju. Un ja tev šis stāsts, tad vēl un tas var izsist visu plānu, kas ir galvā bijis. Jā, ir ļoti tas, ka gribās kaut kā... Jo rodās visādas idejas, esot uz skatuves vai improvizējot vai ko. Un tiklīdz tev ir kaut kāda viena ideja un tev liekas, bet šitas būs baigi labi. Un otrs cilvēks izdara kaut ko, kas nav savienojams ar šo ideju. Jā. Tad pirmā tā reakcija ir, šitā griežam nost. Īstenībā ir tā. Un tas ir, baigi. Tas var sagandēt abiem cilvēkiem prieku. Jā, bet tev nav sajūta, ka vispār... Palielina visas tās tavas profesijas un hobiji. Viņi ir jau ar tādu priekšnosacījumu, kad ir jāiet ar to un pasākumu vadīt. Es nezinu, var jau būt, kad ir situācijas, kur viss noiet tieši kā ir plānots, bet es domāju, tur arī ļoti jāpielāgojas. Un kaut kādā ziņā tu esi ļoti rūdīts uz potenciālām kļūdām, vai tu to tā nepieredzi? Laikam. Ir pasākumi, kur tiešām viss aiziet secīgi, kā vajadzēja. Tur lielākā kļūda ir, ka kaut kas nobīdās pa pāris minūtēm. Bet ir gana daudz, tādi brīži, kur ir, kur kaut kas aiziet grīstē. Nezinu, vai tā ir tehniskā ķibele vai vēl kaut kas. Kas vēl, man liekas, kas improvizāciju ļoti labi sasaist ar pasākumu vadīšanu, ir, ka improvizējot, tev ir pišķiņi jānomet ego, lai tā etīde būtu lieliska. Ja tu improvizē vairākiem cilvēkiem uz skatuves, būtībā vienīgā kaut kāda atgriezeniskā saite, ko tu dzirdi, ir smiekli. Un ir ļoti patīkami, ka tu kaut ko izdari un par to kāds smejās. Līdz ar to šo emociju gribās dabūt vēl un vēl un vēl un vēl. Bet nereti censties vienkārši būt nenormāli rēcīgam un dabūt, ka par to, ko tu pasaki, cilvēki smejās, arī kaut kādā veidā sabotē plašāku to cilvēku loku, kas ir uz skatuves. Līdz ar to, vadot pasākumus, arī, man liekas, tāda viena lieta, no kā es cenšos izvairīties, ir obligāti paņemt, uzmanību uz sevi. Un būt kaut kādam tur, īpaši vadot kaut kādas kāzas, man liekas, tā ir viena no šausmīgākajām lietām, ko var izdarīt. Paņemt nenormāli uz sevi, ka es esmu atnācis un tagad jums būs tūlīt tā un šitā un tā un šitā. Jo dienas beigās tas pasākums nav par tevi, tas ir par to pasākumu, vai ir īpaši kāzās par tiem diviem cilvēkiem vai par viņu viesiem. Un vienīgā reize, kur, man liekas, vai viena no retajām reizēm, kur tev ir nepieciešams dabūt uzmanību riktīgi uz sevi, ir, ja tiešām aiziet kaut kas grīstē. Ka, teiksim, nezinu, tur, piemērs, vasarā vadīju Burzmas butīku festivālu. Burzma burvīga lieta, taisa augšupstrādes apģērba dizainu. Neatmaksāta reklāma. Jo tā ir bezpeļņas organizācija. Un baigi foršs pasākums, viss notiek, ir modes skate, iet tur vieni modeļi pēc nākamajiem, es viņus tur piesaku, un vienā brīdī man saka, Vilhelm, mums aizķeršanās, mums vajag, tev ir kaut kas jāizdomā. Un tajā brīdī man vajag dabūt tiešām uzmanību uz sevi un maukt tā, lai cilvēki nepamana vai neiedomājas, ka kaut kas ir aizgājis grīstē. Ka tā uzmanība ir uz visu, atskaitot uz to, ka ir viss nočakarējies. Bet kāds ir tavs iekšējais monologs tādā situācijā? Tādā situācijā es ķeru pirmo, otro, trešo lietu, kas man ienāk prātā, pie kā es varu pieķerties. Vai tie ir kaut kādi skatītāji, tur nokomplimentēju skatītājus, atrodu kādu, kas sēž un kas izskatās forši, vai tur, nezinu, pastaigājas ar kaut ko, bet dabūt kaut ko, par ko runāt. Un tad kaut kādā veidā vienkārši ļaut, arī caur improvizācijas kaut kādām praksēm, ļaut tai ķēdītei kaut kā saslēgties.
Un, ja mēs skatāmies vispārīgi par attiecībām ar bailēm vai bailēm kļūdīties, kā tu uzskati, kādas ir tās tavas attiecības ar šo tēmu? Man liekas, man ir šausmīgi bail kļūdīties. Man liekas, es esmu kaut kā ļoti vairākas reizes apdedzinājies, kļūdoties, it īpaši kaut kad esot jaunāks. Un man ļoti negribās to pieredzēt vēl un vēl. Tāpēc, es varu drebēt kaut kā. Ja ir pareizie apstākļi un man kaut kāda svarīga lieta, un tās likmes, manuprāt, ir ārkārtīgi augstas, tad es iespējams to neizrādīšu, bet man būs šausmīgi bail. Okay, vai tev ir tajā situācijā kaut kas, ko, kā, ja tu jūti, ka ir tās lielās bailes, ko tu dari, vai tu vienkārši malc cauri? Tajā brīdī, it īpaši, teiksim, ja tas ir kaut kāds process, kas ir garāks, piemēram, pagājuši vasar, es uztaisīju savu pirmo koncertu. Un man bija ārkārtīgi bail. Pirmkārt, tāpēc, ka man nav milzīgi plašs tas repertuārs, un līdz ar to man vajadzēja saprast, kā es no tā salīdzinoši mazā dziesmu daudzuma, kas man ir, es varu izvilkt pietiekami garu pasākumu. Un beigās sanāca diezgan daudz cilvēku, par ko man baigais prieks, un tad negribās arī nofeilot. Jo, ja maz, tad var. Ja maz, nē. Bet tā ir papildus kaut kāda tāda atbildība. Arī, ja ir viens cilvēks, tas ir traki, bet bija kaut kā milzīgs uztraukums. Un tajā brīdī viss tāds nervu spīdzinošākais moments ir tieši pirms viss notiekās. Jā. Kamēr tev ir iespēja domāt par to, ka bet tas varētu aiziet greizi, tas varētu aiziet greizi. Es neatceros tur tik labi tekstu, tas varētu vēl notikt, tas varētu vēl notikt, tas varētu notikt. Tajos brīžos es vienkārši ceru, cenšos darīt visu, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu līdz punktam, kur man ir jādara. Un tiklīdz tu esi procesā, tev nav īsti laika domāt. Ja vienīgi dažreiz iezogās kaut kāda tāda, nezinu, kameras atzūmošana, un tu sevi saskati no trešās personas, un tad kamēr, nezinu, tu tur skaiti dziesmu vai kamēr tu kaut ko runā, pēkšņi parādās vēl trešā kaut kāda balss tev. Paskaties, kā tu šito dari. Un cik stulbi būtu, ja tu tagad kaut kā ne to pateiktu. Un nedod Dievs, tu sāc tajā klausīties, tu sāc par to domāt, un tad tev tiešām vairāk nenāk vārdi līdz galam ārā. Tas ir suboptimāli. Man pilnīgi kuņas rāvās, ja domājaties, bet kas ir tas sliktākais scenārijs, ko tu iztēlojies? Kad viss noiet, kad tā kā viss sliktākais. Man tas ir būt zem tilta, tā kā, kad visi ir nogājis, tā kā kļūda pēc kļūdas. Es esmu zem tilta, es pat redzu, nezinu, kur tas tilts eksistē, jo es nezinu vismaz Latvijā, kur viņš ir, bet līst, un es esmu tur. Kāds ir tavs sliktākais scenārijs, vai mēs satiksimies? Zem tilta noteikti. Man nav laikam tāda, iespējams tāpēc, ka man nav tāda skaidra definīcija, kas ir viss sliktākais, kas var notikt. Man nav ko tev atbildēt uz šo. Okay. Lielākoties tas ir vairāk kaut kāda tāda sevis pievilšana, kaut kāda tā nepatīkamā sajūta, ka... Jo pat, ja teiksim, tas pats koncerts vai kaut kādi citi ļoti, ļoti man svarīgi pasākumi, pat ja viss aiziet greizi un cilvēki, kas tev ir apkārt, ir kaut kādi tavi tuvie cilvēki, visticamākais viņi teiks, tur veču beidz, nav par ko uztraukties, viss ir kārtībā, mēģini vēlreiz, vēl kaut ko. Un man liekas, ka pat tā kaut kāda žēluma sajūta vai tas, ka viss tas kopums man kaut kā ļoti sāp tās sajūtas. Tā ir vienkārši emocija, ko es ļoti nevēlos piedzīvot. Bet ļoti daudz negribu sajust žēlumu. Man ar tā ir, bet tas ir absurdi. Kas tur slikts saņemt empātiju? Jo mēs to redzam kā žēlumu, bet tā ir vienkārši empātija. Kas ir slikts saņemt kriticismu? Tas ir grūti. Arī empātija, reizēm, arī žēlumu reizēm saņemt ir grūti. Tā ir. Nē, es piekrītu. Es vienkārši vairāk
to tā ģeneralizēju kā lietu, ka tas nav nekas no kā baidīties, jo es arī bieži vien atopjos tajā, ka es negribu kļūdīties, jo es negribu saņemt tieši tās žēlabainās ziņas, bet tas nav dramatiski. Nu, nekas nav dramatiski. Es domāju, ka, lai nokļūdītos tā, ka ir... Es domāju, ka mums lielākajai daļai cilvēku nokļūdīties tā, lai mēs ataptos zem tilta lietu bez nekā, nu tas ir ļoti grūti izdarām. To var mēģināt izdarīt, Jā. bet to ir tā ikdienā kļūdīties, tas ir ļoti sarežģīti. Līdz ar to tās kļūdas rezultāts, no kā mēs baidamies, pārsvarā jau nav nekas bīstams, bet tās ir vienkārši ļoti nepatīkamas sajūtas, kas atšķirās katram cilvēkam. Jā. Bet vai tev ir kaut kāds piemērs, kur tu esi baidījies kļūdīties, bet tu esi tā kā devies tajā un ir, nezinu, piemēram, negatīvi beidzies? Nu, ne negatīvi, bet kad varbūt ir kaut kā ne tā. Vai tieši pretēji, ka tas ir beidzies tā kā 3 reizes labāk nekā tu domāji? Es nezinu, vai tas ir caur bailēm kļūdīties. Man liekas, tā ir vienkārši kļūda, kur man nebija bail kļūdīties. Un tas arī varbūt kaut kādā veidā nāca beigās par sliktu. Bet es vairākus gadus nodarbojos arī ar tiešsaistes straumēšanu, ar strīmošanu platformā Twitch. Un tur ejot iekšā, man nebija vispār nekādas bailes nokļūdīties, tāpēc, ka tas būs forši, viss sanāks, viss būs ļoti labi, un tur gada laikā gan jau, ka es sākšu pelnīt. Sākumā man bija tāds, 3 mēnešos mēģināšu varbūt, ja ne, tad gada laikā. Beigās es to darīju kaut kādus 4,5 gadus, galīgi nepelnot necik no tā, un kanālam īsti neaugot, un ar tādu ļoti mazu, ļoti foršu, ir iepazīt ļoti daudz cilvēku, un kaut kas foršs no tā ir bijis, bet beigās tas kaut kā izsūca mani ļoti ārā, un tur bija kaut kādas tādas vairākas kļūdas, iespējams, tāpēc, ka es nebaidījos kļūdīties. Okay. Tad vai no šī tu esi secinājis, ka reizēm pat ir labi baidīties kļūdīties, jo tas kaut kā, nezinu, paceļ iekšējos standartus? Jā. Tādā ziņā varbūt ir forši, ir svarīgi kaut kādā mērā baidīties, nokļūdīties, un tad ir ļoti labi šīs bailes pārvarēt, jo caur šīm bailēm kļūdīties tev ir iespējams vairāk piedomāt, vairāk tam pievērst uzmanību, vairāk būt tādam, varbūt, rūpīgākam pret to, ko tu dari. Bet, ja tu ej vienkārši ar tādu, kā būs labi, tā būs labi, tad tiešām tas var beigties vienkārši ar to, ka nav nekā. Ok, bet es arī izmantoju savu privilēģiju un sazinājos ar tev ļoti svarīgu cilvēku, kas ir tā mamma. Un es viņai pajautāju jautājumu par to, kā viņa redz, kā tava mamma, kādas tavas attiecības ir ar bailēm vai tieši drosmi, jo, man liekas, tas iet roku rokā. Un vai tev ir kādas aizdomas, kā viņa varētu atbildēt uz šo? Mana mamma ir, man liekas, viens no sirsnīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Es domāju, ka viņa, gan jau, ka viņa teiktu kaut kā atzinīgi, ka es drosmīgi eju uz priekšu par spīti kaut kādām tur bailēm vai kaut ko tādu. Ok, vai viņa piekrista tam? Es nezinu, jā. Gan jā, gan nē. Es teiktu, ir vairākas lietas, kur es esmu apstājies pie bailēm un kaut kā ļoti ilgi un nekādīgi to tā mēģinājis marinēt un stumt uz priekšu. Ir vietas, kur es esmu saņēmies, un lielākoties tas, kur es esmu saņēmies, ir pašam radījis kaut kādu gandarījumu. Bet tas noteikti nav vienmēr. Labi, no viņas tā atbilde bija, te es esmu pārcitējusi šo,
līdzīgi kā viņa, arī Vilhelms, ja kaut kas, ko vēlas sasniegt, ja ir kaut kas, ko vēlas sasniegt, tad Vilhelms iet ar pārliecību un ieliek labāko, ko var. Kļūdīšanās var būt kaut kā neattaisnotas gaidas vai cita reakcija. Tomēr, ja Vilhelmam tiešām kaut kas neizdodas no viņa skatījuma, tad viņš pārkārtojas un iet vēl. Bet, ja tas ir svarīgi un kaut kas neizdodas, tad visbiežāk to cīņu neviens cits neuzzina. Un drīzāk tad, kad viņš ir panācis, ko gribējis, pēc tam var pateikt, kā tad īsti tur ir gājis. Nu, tas ir laikam tāds... Es redzu tajā lielu daļu kaut kādas arī taisnības. Ir reizes, kur arī ja kaut kas neizdodas, tad es metu plinti krūmos un eju pilnīgi uz otru pusi. Tas tā arī ir gadījies. Tas ir ļoti cilvēcīgi, protams, bet es ticu, ka tā mamma arī redz no malas kaut kā citādāk, un varbūt tu pat neesi pamanījis, ka tu aizmet to plinti un sāki no cita leņķa pieiet. Nē, protams. Pašam jau par sevi ir vienmēr citādāk. Es viņai arī jautāju par kaut kādām situācijām, kā tu esi varbūt rīkojies, ka kur potenciāli tur ir iespēja, ka būs kļūda, vai tev ir aizdomas. Es tev iedošu hintu, kā latviski saka, ka tas ir no bērnības. No bērnības. Pēc tā, kā raksturiem, neliekas, ka tas bija aizvakar. Arī jau būtu, ka bija. Es zinu, ka bet tas ir tiešām agri bērnība. Es sen esmu gājis uz judo treniņiem, un tur man bija, tad, kad es biju pavisam maziņš, mēs vienkārši metām kūleņus un taisījām kaut kādu akrobātiku, man likās, mans Dievs, man ļoti patīk, un tad vajadzēja vienā brīdī tiešām sākt tā kā cīnīties, un tad man kaut kā likās, ka, man labāk patīk mētāt kūleņus, šitais riktīgi nav man. Un tad es no tā gāju prom. Varbūt tas, vai arī kaut kāds basketbols noteikti man ir traumējis par kaut kādām kļūdām. Jo, zin kā, spēlējot basketbolu, vienā brīdī tev kaut kas izdodas, tad tev kaut kas neizdodas. Un tad, kad kaut kas neizdodas, tad loģiski tu kaut kādā mērā tev samazinās spēles laiks. Un jo tev vairāk samazinās spēles laiks, jo tev vairāk ir tāds, labi, tagad šitajā laikā, kas man ir dots, man ir jāizdara viss, lai es noperformētu maksimāli labi, jo, ja es noperformēšu slikti, man būs vēl mazāks spēles laiks, un to es nedrīkst pieļaut. Un tad tā stresa rezultātā atkal viss noiet greizi, un ir vēl tas tāds lejupējoša spirāli. Jā. Tava mamma laikam par tik sāpīgām pieredzēm negribēja stāstīt. Jā, ok. Bet paldies, ka padalījies. Nē, viņai vienkārši ir cits stāsti. Viens ir, kad viņš bija mazs, bija reize, kad viņš piedāvāja mammai spēlēt galda spēles, ko mamma ir atbildējusi, ka nav laika. Neiegrimstot sarunās, Vilhelms atgriezās ar 2 spēlēm un jautāja, kuru tu labāk gribētu, šo vai šo. Un ņemot vērā, ka viņa mamma vairākas reizes apdomā pirms saka nē, Vilhelm nākamais jautājums ir bijis, vai tu ņemsi baltos kauliņus vai melnos? Jā. Man liekas, šis ir stāsts par nepadošanos vēl. Jā, bet es ļoti gribētu, ka manī būtu bišķiņ vairāk šī enerģija. Man liekas, lielākoties šobrīd dienā es ilgi gaidītu to jautājumu, vai tiešām otrs cilvēks grib spēlēt spēli, nevis proaktīvi lobētu savas intereses. Jā, šis stāsts ir tāds, kurš pilnīgi redzu, kā izaugt tāds labs salesman, kurš tur grib iesmērēt kaut kādu. Jā, es pelnītu miljonus, ja es būtu paturējis šo mindset. Vienmēr, tas ir tevī, Vilhelm. Bet labi, un otrais, tas ir vairāk tāds atskats, bet beidzot bērnu skoliņu audzinātājs bija pierakstījuši raksturīgas pazīmes par bērniem. Par Vilhelmu bija teikts, ka vienmēr, kad kaut kas tiek uzsākts, viņš mēģina piedāvāt savus variantus. Ja beigās audzinātājs nepiekrīt, tad bet vismaz viņš ir mēģinājis. Tas ir jauki. Jā, tas, man liekas, man kaut kā saglabājies, mēģināt kaut kā pa savam. Pat ja tas ir absurdi, dīvaini un nevajadzīgi. Ok. Par dīvainām un varbūt nevajadzīgām lietām mums ir viena spēle, kas saucās When Life Gives You Lemons, kas ir šeit. Tas ir tas, ko dzīve iedeva citrānus. Jā, tieši tā. Un viens no daudziem. Un te ir vairāk scenāriju, kas tipiski būtu
uztverti kā negatīvi. Un tavs uzdevums ir, protams, iepazīties ar tiem, kurus tu izvelksi, un iedot iemeslu, kāpēc tas ir kaut kas labs, vai, nezinu, tādu pozitīvo risinājumu, kā tu to vēlies interpretēt. Protams, jāizmaisa, lai visi zina, ka te nekas Jā, ka nav negodīgi. krāpšanās kaut kādas nedod Dievs. Jā, tur ir vairāks uzreiz paņemt. Cik vairāk strīkst? Kā tu Labi, es sākšu ar vienu. Okay. Tas ir ļoti garš. Tavi plāni, kurus mēnešiem esi gaidījis, pēdējā brīdī tiek atcelti. Man ir jāatrod pozitīvais šajā. Jā. Visu slikti nav pozitīvi. Pozitīvais viennozīmīgi tas, ka tagad ir vieta jauniem plāniem. Pozitīvais neapšaubām ir tajā, ka tiek kultivēts pieņemt atteikumu. To mēs visi gribam. To mēs visi gribam. Un atteikumi gribot, negribot dzīvē nāk. Tas iemāca būt ātram uz savām kājām. Un kopumā ir ļoti forši. Un iespējams tas palīdz attīrīt ķermeni, jo ik pa laikam vajag raudāt. Jā. Kaut tā notiktu kādam. Jā. Kaut tā notiktu kādam. Esiet priecīgi par to, ka jums atceļās mēnešiem ilgi gaidīti plāni. Tu nosūti kādam no saviem vecākiem neķītru ziņu, kuru bija domājis vai domājusi sūtīt savam sirdsāķītim. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka es esmu ļoti pieklājīgs savā saziņā ar savu partneri. Līdz ar to man nav kauns par lietām, ko es sūtu. Bet ja tev uznāktu, tad... Bet ja man pēkšņi uznāktu, ir ļoti forša opcija praktiski visās... Bet nevar izdzēst. Nevar izdzēst, ok. Ja jau ir atvērts. Tu vari dzēst pēc tam, bet tu redzi, ka ir jau atvērts. Es domāju, tas ir arī kāds ir šīs ziņas saturs. Ja tā ir bilde, man vecāki ir man redzējuši kailu. Varbūt netik daudz varbūt pēdējā laikā, bet varbūt viņiem būs tāds, tu tiešām sporto, kas ir forši. Ja tā ir kaut kāda rakstiska ziņa, tad, teiksim, ja es būtu citā, nezinu, ja es būtu citā attiecību statusā, un viņi nezinātu, ka man ir draudzene, tad tas viņiem dotu cerības par to, ka man ir draudzene, un ka viņiem būs mazbērni, teiksim, kādreiz. Tā kā tur ir daudz pozitīvā. Šeit noteikti arī, man vecāki, es domāju, būtu ļoti saprotoši par šādām ziņām. Es domāju, ka man tēvs saņemot šādu ziņu, iespējams atbildēt ar kaut ko... Ar savu bildi. Ar savu bildi. Bet viņš noteikti pasmietos un atbildētu kaut ko līdzīgu. Lai gan es domāju, ka man mamma arī varētu atbildēt joka pēc kaut ko līdzīgu. Okay. Tas veicina jautru komunikāciju starp bērnu un vecākiem. Jā. Brīdī, kad viņi abi ir pieauguši. Jā, vispār varbūt katram vajag vienreiz. Katram vismaz vienreiz vajag netīšām aizsūtīt saviem vecākiem. Vai tīšām varbūt. Jā. Labi, vēl vienu. Kāds darba vidē nozog tavu ideju vai projektu un saņem par to atzinību? Pirmkārt, tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tava ideja ir bijusi lieliska. Otrs, tu vari sekmēt, un varbūt tas ir tāds bišķiņ kaitinošais variants, bet tu vari sekmēt un mācīties, kā pierādīt, ka šī ideja ir bijusi tava, kas, es domāju, laikmatā, kur ienāk aizvien vairāk mākslīgais intelekts, ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Pierādīt, ka šī ideja ir tiešām oriģināla ideja, nevis nāk no, teiksim, tur kāda mākslīgā intelekta puses. Un cilvēkiem, kas varbūt ir ļaunatminīgāki, šī ir lieliska
iespēja iegūt ieganstu kaut kāda veida mīlīgai, bet atriebībai pret šo cilvēku. Mīlīgai atriebībai. Mīlīgai atriebībai. Teiksim, nezinu, tur. Pieliet Pienu. Pie kafijas. Pieliet vecu pienu pie kafijas. Jā. Smieklīgi. Ļoti, Jā. ļoti smieklīgi. Uzreiz Visi pēc tam smējās un visiem ir jautri un priecīgi. Jā. Ok, labi. Tad pats pēdējais. Es gribēju pajautāt, ko tu ieteiktu kādam, kas šobrīd grib kaut ko saņemties drosmīgi darīt, bet tā kā nevar saņemties, ir bailes. Kas būtu tavs ieteikums? Izslēgt, bet tas varbūt palīdzēs kādam, varbūt nepalīdzēs. Izslēgt to, ka tas ir drosmīgi. Vienkārši iet un darīt. Ja tev ir kaut kāda vēlme un ideja, ko tu vēlies izdarīt, tad sākt darīt pēc iespējas ātrāk, lai to pēc iespējas mazāk ir laika domāt par to, kāpēc šis būtu labi vai slikti to vispār uzsākt, vai kādi ir plusi un mīnusi, ja ko es darīšu, ja tas neizdosies un blablabla. Vienkārši sākt darīt. Un ja kaut kādā brīdī ir tā, ka ir kaitinoši un negribās to darīt, tad var arī mest pie malas. Tas ir vienīgais veids, kā pārbaudīt, cik ļoti šī kaut kāda deksme par kaut ko ir īsta, jo jādara. Taisnība. Paldies tev, Vilhelm, ka atnāci. Paldies arī skatītājiem un klausītājiem, kas ir tik tālu noklausījušies. Paldies, Eleport, par telpām. Un tad jau tiekamies citā epizodē. Paldies, ka uzaicināji.